Atrodoties skatuves, protams, ir svarīgi, lai tev būtu, kā saka, mute kārtībā un zobi arī kārtībā, jo bija posms, kad man nebija tā, un tad tu jūties uz skatuves kaut kā neveikli un cilvēkos neveikli, un ejot bildēties, sniedzot autogrāfus, un tev jāpasmaida, un tev citreiz saka vēl smaidiet, sakiet čīs vai ko tur. Un tu jūti, ka tu nevari līdz galam, un tu saknieb lūpas un smaidi, un tas tomēr nav tas. Varbūt pašā sākumā es biju tā kā sabijies, bet jau pēc pirmās operācijas, kas ilga tikai vienu nieku aptuveni 20 minūtes, un tu saproti, ka tas nekas nav. Visumā ārstēšanas process ir manā skatījumā ļoti vienkāršs, un man tagad vairs nav jābaidās smaidīt, man nav jābaidās ēst arī no karstiem, augstiem ēdieniem, nav jābaidās. Galvenais, ka es varu saēst visu, un tiem cilvēkiem, kas šaubās vai iet šo procesu un sāk to darīt, es varu tikai ieteikt, ka jā, tas ir jādara, atrodiet savu ārstu, it īpaši, ja tas ir nepieciešams, tas jādara. Jo labāk staigāt ar zobiem nekā bez.